Es skatos tur, es skatos uz mašīnām. Tāpēc, ka es redzu ceļu no savas istabas. Jā, vispār es esmu citā vietā. Un līdz tam mēs nonāksim. Es dzīvoju Zviedrijā. Bet tad dažādu apsvērumu dēļ mēs nolēmām ziemu pavadīt Latvijā. Novembrī es pieskatīju māsas kaķus, kamēr viņa strādāja ar citu skatu pa logu. Augstais tas skaists, un tavs manis es dievinu rudeni, dievinu rudeni. Es nogriezu matus. Man nepatīk, kā man izstījās ar tiem maziem matiņiem. Es gribēju vairāk kārtas, jo man bija tā kā viena kārta. Un tad no vienas kārtas es pārgāju uz daudz kārtām. Un tagad man liekas, ka tās kārtas ir pārāk garas, un es zinu vietas, kurās šie mati nav vienādāki. Un man tas traucē dzīvot. Tāpēc es esmu beidzot saņēmusies, piesēdusies. Ir jāpielāgojas. Šis ir tāds sociālais eksperiments man ar sevi. Es esmu gan eksperimentu vadītājs, gan arī eksperimentu piedalītājs. Tad, kad mēs sataisīsim, tad varēs ēst sēni, bet tagad vēl neēd bērnību. Sēni neēst. Svaigi ne. Liksim ķeskus iekšā. Liku ķesku iekšā. Un pēc tam mēs braucām uz Valmieru padzīvot dzīvokli. Kāpēc šies nevar? Es gribētu būt meistars. Varbūt nesanāk. Nē, to iekšā, ka tējā nē. Ejā, rekas saikakņi, likopodijas. Šitē tie? Jā, tas ir likopodijas. Šitā jākrata. Tur nāk ārā tas pulverīts. Ja? Labs darbs, kas padarīts. Atsakos vairāk būt šausmīgi nopietni un mēģināt izklāstīt kaut kādu pilnīgu informāciju. Man ir pilnībā fine, ja es vienkārši pasaku kaut ko pa pusei un nepabeidzu savu domu nekad. Vai arī es pasaku kaut ko, par ko es tā vairs nedomāju. Pēc kaut kāda minūtes. Bet to sakot, YouTube video veidošana tomēr ir tāds ilgstošs process, un
lai to tiešām ielikt video, man par to ir jāpadomā vismaz 5 reizes. Tāpēc nav jau tā, ka YouTube video vispār var uztaisīt šausmīgi nepārdomāt. Ļoti patīk, ka viņi tur riktīgi punktaini ir. Liekas tā kā skudriņas pilnīgi. Vēl mēs bijām pie mana tēta pastrādāt. Viņam vajadzēja palīdzību ar dārza darbiem, un tad mēs ar tēti un bērniem tur aizbraucām un pastrādājām. Un bija super forši. Tā kā būt citur galvenokārt. Priecājos. Es vienkārši... Šodienos laiks tāds skaidrs. Jā, tur ir perfekts laiks. Taču tāds kāds jau var pierast. Vajag vienkārši pabaudīt. Un es baudu šobrīd. Es ļoti baudu. Es mīlu šo. Es dievinu. Es esmu pie ezera. Uz akmeni.